Laimīgu jauno gadu visiem! Es ceru, ka sanāca kārtīgi atpūsties un pavadīt laiku ar mīļajiem. Un esat gatavi ieiet jaunajā gadā ar jaunu spāru un cerībām, mērķiem. Šis tāds interesants laiks katru gadu man, jo atskatos uz visu notikušo. Es esmu ļoti pateicīga par to, cik daudz mums piedzīvots pagājušā gadā. Gads bija tiešām tāds piedzīvojumu un notikumu bagāts. Un, lai arī pārmaiņu pilns, tas bija ļoti skaists un tiešām atmiņām bagāts gads. Ir vairākas lietas, ar kurām man katru gadu patīk iesākt jauno gadu. Un es ticu, ka kā jau daudziem no mums, viena no tām ir veikt tādus mazus self-care rituālus, kas arī uzlabo to dienu un vienkārši dod laiku tā kā mazliet parūpēties par sevi. Vēl man ļoti patīk jaunajā gadā jau uzreiz noņemt visas Ziemassvētku dekorācijas, tāpēc es vienmēr sāku tik agri dekorēt jau novembrī, jo man patīk sākt jauno gadu ar tādu kā tukšu kanvu, ja tā varētu teikt, mājai visu tā kārtīgi sakārtot, notīrīt, salikt visas dekorācijas pa vietām un sākt jauno gadu ar tīru vidi sev apkārt.
Vēl vienmēr 1. janvāra dienās man ļoti patīk arī uzrakstīt uz lapas savus sapņus un mērķus, lietas, kuras plānoju sasniegt, piepildīt vai izdarīt, un lietas, kuras es ļoti gribētu piedzīvot un kuras es gribētu, lai ar mani notiek. Vēl kāda jauna lieta, ko es izmēģināšu šogad pirmoreiz, ir tādā mājaslapā, es atstāšu viņu apakšā, uzrakstīt sev vēstuli gada beigām. Un es gribu uzrakstīt tās šī brīža sajūtas, varbūt redzējumu par šo gadu, kāds tas varētu būt, ko es no tā sagaidu, un atvērt 31. decembrī. Ir vēl kāda lieta, ko es nedaru tikai 1. janvārī vai gada sākumā, bet es daru to vairākas reizes gadā. Un tas ir iziet cauri savām mantām, savām drēbēm un vienkārši saprast, kuras ir lietas, kas man vairs nav vajadzīgas, vai kuras es neizmantoju ikdienā vai nevelku, un tad tās vai noziedot vai pārdot, jo es ļoti negribu apaugt ar mantām, es negribu, lai māja ir pilna ar lietām, kuras mums vienkārši nav nepieciešamas. Un tāpēc es to piekopju vairākas reizes gadā. Es vienkārši izēju cauri šīm mantām, kas mums ir, un atbrīvojos no liekā. Noteikti mana lielākā vājā vieta ir mans skapis. Tā ir vieta, kur visbiežāk parādās jaunas lietas un ir visgrūtāk atbrīvoties no vecajām. Bet es centīšos iziet cauri arī tam, saprast, kas man nav vajadzīgs, vai arī ko es nevelku, un to arī noziedot. Šoreiz man sanāca vairāk sakārtot un saorganizēt lietas, nekā no tām atbrīvoties. Īpaši skapī es vienkārši nespēju izmest neko ārā vai dot prom. Sapratu arī, ka varbūt ziema nav labākais laiks, kad izskatīt vasaras drēbes, jo par visu liekas, ka to es vēl uzvilkšu, un jā, tāpēc tur nesnāca no kā daudz atbrīvoties, bet vienu kasti es esmu savākusi ar lietām, kuras es gribu noziedot. Un es savas lietas, piemēram, mājas lietas vai arī drēbes, protams, kas ir labā kvalitātē un nav novalkāts,
es ziedoju labdarības lapai. Es atstāšu linku uz viņiem apakšā. Tā ir ļoti forša organizācija, kas palīdz ģimenēm, kurām šīs te lietas vai drēbes vai pārtika ir nepieciešami. Un tur var palīdzēt kādām konkrētām ģimenēm atsevišķi, var palīdzēt arī vienkārši ar ziedojumiem vai ziedot savas mantas, kas nav nepieciešams. Un es ļoti iesaku tiešām lietas, kas jums nav vajadzīgas, vest tur, nevis mest ārā, jo tas, kas jums nav vajadzīgs, varbūt kādam būs ļoti vērtīgs. Protams, ja tas ir labā kvalitātē un nav saplēsts vai neatmazgājams vai pilnībā novalkāts. Tā kā šoreiz nesanāca savākt pārāk daudz mantu, bet man šķiet, ka arī man domāšana ir mazliet pamainījusies, un es vairs necenšos atbrīvoties pēc iespējas vairāk lietām, bet tiešām dot prom tikai to, kas man nav nepieciešams, lai vēlāk nesanāktu pirkt vēlreiz. Šodien ārā ir -21 grāds, un mēs negribam laist garām šo reto iespēju, tāpēc mēs tagad dodamies uz Sportlandu vai Decathlonu un mēģināsim atrast sev slides. Mēs jau ļoti sen gribam nopirkt slides un paslidot kaut kur, tāpēc tagad ceram, ka būs arī Roberta izmērs un nopirksim slides, pēc tam dosimies pēc manas mammas un brāļdēliem un laidīsim uz kādu ezeru paslidot. Tā kā dodamies pēc slidām. Labrīt! Uzlūdzu tā toffee